Ejot smago metālu attīrīšanu, var likties, ka ir ļoti, ļoti daudz produktu jālieto. Bet ir daži produkti, kurus mēs varam gatavot tējās. Un tas atvieglo šo procesu, ka nav tik daudz šīs kapsulas. Tātad pirmais posms, ja mēs runājam, bija detoksifikācijas posms. Tagad sākam otro posmu, kur mēs jau izvedam šos smagos metālus, un katram produktam varat aprakstā izlasīt ir savs iemesls, kāpēc šis produkts ir pievienots programmā, bet dažus no šiem produktiem mēs varam likt tējā. Piemēram, skudrukoka mizu, ja paudeārko ar selēnu, to mēs varam likt tējā. Tad mums ir diždaža sākne, ja burdokrūt, to mēs liekam. Fandītoks, ja mēs liekam tējā. Un limflow. Limflow man pašlaik ir beidzies, bet arī limflow var likt tējā. Un tad mums sanāk kapsulu veidā paliek tikai magnīs, spirulīna, chlorella. Tie, kas nāk otrajā posmā klāt, plus pirmā posma produkti. Ja? Un tātad, kā mēs gatavojam šo tēju? Man krūzītē ir ielietas silts ūdens, tas nedrīkst būt karsts, jābūt līdz 60 grādiem, es teiktu to 50, 40, ja tā, lai ieliekot pirkstu, nav šī dedzināšana. Tad mēs ņemam vienu kapsulu paudeārko, jeb skudrukoka mizu, mēs viņu attaisam un mēs viņu iebaram iekšā. Ja? Un tā mēs darām ar visiem. Piemēram, diždaža sakne ir 3 kapsulas dienā. Es parasti dalu visus 2 reizēm dienā, tātad man ir 2 kapsulas no rīta, 2 vakarā. Tātad es attaisu, paņemu 2 kapsulas, šoreiz paņemšu vienu, paņemu un iebaru iekšā, un tas ir arī viss. Tad, protams, šis limflow, arī tieši tas pats no rīta, es ņemu 2 vakarā vienu, iebaram tējā iekšā, un vakarā, ko mēs lietojam vēl papildus, tas ir fandītoks vai fandetoks, kā tur latviski sauc, to arī es vienkārši paņemu un vakarā iebaru iekšā. Un šo tēju es dzeru vakarā tukšā dušā pirms gulētiešanas, ja, jo tur ir šis fandetoks iekšā. Bet tas, kas ir rīta, tās man vispār patīk uzturbagātinātais tukšā dušā lietot. Tātad tos es lietoju tukšā dušā. Bet var arī pēcēšanas, vēšanas laikā, tā ar ko lai samaisu. Tad mēs šo tēju samaisam un izdzeram. Un tas reāli samazina šo kapsulu daudzumu, ko mums vajadzētu izdzert. Tātad mums kapsulās paliek otrajā posmā spirulīna, chlorella un magnīs. Pārējos mēs varam uztaisīt tējas veidā. Tā kā lai tev izdodās un lai labi garšo!